Čau visiem, mani sauc Elvīra. Šodienas video būs par atslāņošanos. Tā ir viena no izplatītākajām problēmām manikīra darbā. Tāpēc skatīsimies, kā sagatavot nagu, lai mums neveidojas atslāņojumi, jeb kabatas, un ko darīt tad, ja tās ir izveidojušās. Šeit esmu noņēmusi visas kabatiņas, atslāņojumus. Ķersimies pie nagu sagatavošanas. Pirmais, kas jums vajadzīgs, ir kutikulas apbīdīšanai apelsīnu kociņš vai arī metāla pušarītis. Tālāk seko naga bafošana jeb nomatēšana. Svarīgi ir izvēlēties pareizā raupjuma vīli jeb bafu. Jūs nevēlaties to pārāk maigu un mīkstu, kas noslīpēs gludu jūsu nagu, kā arī ne pārāk rupju, kurš tā kā izārdīs jūsu nagu un padarīs to plānāku. Ideāls variants ir 180 griti vai 200-220 griti. Es izmantošu šoreiz šo mazo bafu, kuram viena puse ir 240 un otra 180. Kutikulas zona ir apstrādāta ar frēzi, nogriezta ar knēplītēm, sausā kutikulas daļa. Un tālāk izmantošu nobafošanai šo te mazo bafiņu. Šī ir 180 gritu puse. Un nomatēšu visu nadziņu. Katru mazāko stūrīti, rapļa veida kustībām. Galvenais mūsu uzdevums ir noņemt spīdumu un dabīgam nagam, lai to varētu sagatavot labākai saķerēji ar materiālu. Ja atstāsiet kādu daļiņu spīdīgu, nenobafotu, tad tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc jums veidojas atslāņojumi. Šeit ar stūrīti smuki var tikt klāt arī naga grūtākajām vietņām. Un tā izdaram pilnīgi visiem nadziņiem. To nedaram ļoti ātri, lai neveidotos karstums un neapdedzinātu nagu plātni, bet gan uzmanīgi, prātīgi izejam cauri visam nadziņam.